Kleitas pikses, krakli tīri, traipi projām muļcīti, un kopš brīnum līdzeklis ir mājās, saulaini ir visi rīti. Kleitas pikses, krakli tīri, traipi projām muļcīti, un kopš brīnum līdzeklis ir mājās, saulaini ir visi rīti. Sieva uz pilnu slodzi. Bet mums ar Ilvariņu būs Dagnī beidzot māja. Kur tad? Zaķu pļaviņās. Fantastiska vieta, nomale, klusums, līdz centram tikai 20 minūšu brauciens. Tur gabals vēl var dabūt pa lēto, bet tu iedomājies, kā mūsu īpašumu vērtība celsies ar gadiem. Parādīs man to vietu? Protams, ka parādīšu. Pagaidām tur gan nekā nav. Viņi tikai necik sen nopirka to zemes gabalu. Nu, tie, kas cels tās mājas. Sijā pļavu zaķi. Pļavu zaķi? Jā. Jā, viņi tur visu ierīkos, ievilks komunikācijas. Un kas tad tur tagad tikai zaķi? Tagad? Nē, tagad tur ir purvs, tur dzīvo tikai čūskas un vardes, bet pēc kāda laika tur nebūs nevienas čūskas, par vardēm vispār nerunājot. Purvs tiks nosusināts. Un rūpnīcai... Kādai rūpnīcai? Nu, tur ir kaut kāda rūpnīca, es nezinu, pusnojauka tāda. Nezinu, ko tā ir ražojis. Šķiet kaut kādu bioloģiskos ieročus. Dagni, Krievu armijai. Tā apkārtni, varbūt arī saindā. Nu, nē, taču. Tur dzīvo čūskas. Un izrādās, ka čūskas ir ārkārtīgi jūtīgas pret radiāciju un visādiem tādiem draņķiem. Saproti? Un rūpnīcai priekšā aizstādīs sudraba eglis. Sudraba eglis. Iedomājies, tu iznāc rītāsmā ārā no savas mājas, un viss apkārt ir sudraba eglis. Par ko es domājusies? Par mūsu nākotni, mīļais. Nu. Lauriņa drīz pabeigs skolu, apprecēsies. Un ja nu viņai ar vīru nebūs, kur dzīvot? Būs. Pārbūvēsim, piebūvēsim, būs. Bet cik ilgi var kaut ko pārbūvēt un piebūvēt? Baibiņa tāpat drīz būs izaugus un arī apprecēsies. Jā, ar tādu, kuram nebūs, kur dzīvot, jā? Jā, bet tādu iespēju izslēgt mēs nevaram. Nu, nevaram, diemžēl. Tāpēc zini, ko mīļas? Mums ir pēdējais laiks padomāt par jaunu māju. Beidz, Anita. Mums tētuk šito mājiņu būvēja. Es pats atceros, kā es pienesu ķieģeļs puika būdams. Pats pēc tam piebūvēju, pārbūvēju, pielaboju. Jā. Es to zinu, es to visu zinu, bet dzīve iet uz priekšu. Diemžēl. Rodas jaunas prasības. Nu. Piemēram, Dagnija. Viss! Dagnī tu man nepiemini. Dagnī nav nekāds labais piemērs. Jā, bet Dagnija ar Ilvariņu tūlīt pārvāksies uz jaunu māju. Ja? Skaista vieta, izdevīgi noteikumi, nemaz nav dārgi. Tiešām? Jā, es te tūlīt parādīšu. Kur palika? Redzi, tāda māja viņam drīz būs. Labrīt, bērniņiem! Nu tā, pēc ilgām un mokošām pārdomām mēs ar mammu esam nonākuši pie secinājuma, ka mums vajag jaunu māju. Klausies, kas tā būs pa māju? Nu, tās mājas vēl nav, mēs tikai to vēl celsim, tāpēc lūdzu izsakiet savas vēlmes, lai pēc tam nebūtu nekāda pretenzija, kad māja būs gatava. Man vajag lielāku istabu, jo savādāk, kad atnāk draugi, mums nav kur tusēt. Tā, vairāk prasību tev nav. Nu, nē, ja man būs lielākā istaba, tad es pati kaut ko izdomāšu. Labi, tev, Laura? Man vajadzētu tā, lai es netraucētu, varētu iziet pati no savas istabas ārā no mājas. Un pēc tam pret rīta pusi atkal nemanot atgriezties, jā? Nu, bet, protams, nē. Un tev, Anitiņa? Man? Jā. Vai? Nu? Es vēl neesmu izdomājusi. Jā, tad domā. Man vajadzētu darbistabu. Jā. Jā. Un tad man vajadzētu
Godīgi sakot, es nemaz nezinu. Ilvariņam beidzot būs sava skaņu studija. Turpat. Ai, un kāda mums būs vannas istaba. Milzīga. Ar parasto vannu, ar burbuļu vannu, ar dušu, ar baseinu. Pirtis, es domāju, 3 vajadzētu. Krievu pirts, turku pirts un somu pirts. Sasodīts. Nu, kas tad, nu? Bija aizgājis uz to firmu par tām āpšu pļavām, kur mums tās mājas būvēs. Nevis uz āpšu pļavām, bet uz pļavu zaķiem. Kāda starpība kaut vai uz krūmežiem? Nu, izrādās tās mājas nemaz nav tik lētas kā solītas. Tie blēži katalogā nav ierikuši izmaksas par komunikācijām, par apdari. Nu, kungs ar ārā, to viņi man šodien laipni paskaidro. Un ko tad tagad? Nu, es nezinu, vai vispār ir maz jēgas ķēpāties, ka neapšakarē vēl kaut kur. Un vispār tās mājas nemaz nav sākuši būvēt. Ai, Oskar, nu kāds tu vari būt gnīda, nu? Nu, kas tevi taisās apčakarēt? Tu pats zini, cik daudz prasa laiku visu saskaņot. Firma ir solīda, plaši reklamējas. Viņi grib visu izdarīt, varbūt rūpīgi. Lai nu tā būtu. Ai, kāds tu vari būt gnīda, pesimists? Es nesaprotu, kā var šitā dzīvot? Laura! Oh. Ko tad jūs te darat? Tā, Laura Načurp. Šī ir mūsu topošās mājas atslēga. Jau gatava. Nu, atslēga gatava, uz māju vēl jāpagaida. Pak, tu gribi teikt, ka mēs tagad tur tādu durvis slēgsim? Nu, nē, taču, Lauriņ, tā ir simboliska atslēga. Nu, protams, un vienīgi apliecinājums, ka tā māja tiešām būs. Es jau domāju, nebaies šitādi, te visu laiku apkārt jāstaigā. Nu, ties, kas nav? Tā, nāciet šurp. Tā, ir mūsu mājas jaunais apstiprinātais projekts. Yes! Tā, baibā, šī būs tava istaba. Lielā, kā tu teici. Nu, Lauriņ, šī ir tava, mazliet mazāk, toties ar atsevišķi izējiņu. Tā ir mūsu guļamistaba, tas ir mans darba kabinets, un šī te ir katram gadījumam. Nevis katram gadījumam, bet Pūciņam. Jā. Kā tu gribi teikt, ka tagad veselu istabu vienkārši trusim atdos? Jā, un es vēl sapņoju par jūras cūciņu. Un tad viņi abi tur dzīvos, un vēl kāmītis, kaķītis. Labi, pietiek. Pagaidām, lai paliek Pūciņam. Tā, mīlīši, tā nu būtu vietas saulainā puse. Nu, un lietainā? Lietainā ir tā, ka mums jāsāk atdot kredīts, turklāt ar visiem procentiem. Kas tur vēl? Labdien! Lūdzu. Ļaujiet jūs sveikt lielajos svētkos. Ilvariņš būs vēlāk pēc koncerta, bet dāvanu es esmu pilnvarota pasniegt tūlīt. Te būs Paldies! paskastīte jūsu jaunajai mājiņai. Cik skaista! Čau, meitenes. Cik skaista! Mēs jau arī esam šo to jūsu jaunajai mājiņai nopirkuši. Protams, liels paldies, bet to jums nāksies pašiem izmantot. Jo tā cena pārāk augsta. Jūs taču varat paņemt kredītu. Jā, bet mēs tā parēķinājām. Pārāk riskanti. Jā. Un neiet jau mums tik labi, ka mēs tā varētu riskēt. Nav nekāds garantijas, ka mēs varēsim to kredītu atdot, un tad būs pagalam gan māja, gan nauda. Nu, žēl gan, bet ko lai dara? Katram jau savs liktenis. Jā. Jā, Omīt. Jā, to purvu tūlīt susinās. Anita? Acu mirkli, Oskariņ. Iedomājies, tur būs tik jauki. Anita, paklausies, tu varētu vienreiz pārtraukt. Tūlīt, Oskariņ, pagaidi. Un iedomājies, tā firma taču ir pasūtījusi sudrabegu Paklausies, stādīšanai. Anita, tu runā jau stundu. Nu, ļauj man lūdzu pabeigt sarunu. Iedomājies, mēs tagad varēsim pastaigāties sudrabegļu birstā. Anita! Jā, es drīkst pabeigt sarunu. Un rūpnīcas spridzināšana
apstiprināšanai ir jau sagatavota. Nu, ja, plāns ir gatavs. Nu, stāsti. Kas tas ir? Tas ir mans telefona rēķins. Nē, tas nebija tev. Anita? Es prasīju, kas tāds ir. Es palūkšu pievērst uzmanību manai necilējai personai. Omīt, es tev piezvanīšu vēlāk. Tā. Jā. Laura, tu dzirdi? Laura! Nu, tu nevari pāris minūtes pagaidīt. Man ir ļoti svarīga saruna. Jā. Tieši par to es arī gribu runāt. Nu, tēt, cik tu gan var būt netaktisks? Piedodiet, jūsu telefona rēķini ir vēl netaktiskāki. Un tad, lūdzu, pasaka, kas tajos ir tik netaktisks? Piemēram, neskaitāmies zvani uz ārzemēm, vietējās tālsarunas, neskaitāmies zvani uz ziņu dienestiem. Mīļie, man vairs nav naudas, mums drīz vairs nebūs ko ēst. Tāpēc, ka man ir jāmaksā kredīti. Un tāpēc no šīs dienas es atslēdzu visus mobilos telefonus, izņemot, protams, savējo. Un, ja kādam ir vajadzība kaut kur zvanīt, lūdzu pieteikties pie manis. Paldies par uzmanību. Nē, mēs nemaz neesam nomākti. Mēs esam gājuši optimismu pilni. Kas pēdējais? Es? Jā, mēs ļoti bieži iedomājamies par savu jauno māju, par sudrabekļu birstelām. Tas mums dod tādu stimulu vis tā bezrūpīgi pārciest. Jā, halo, Dagnija. Halo. Kas tur notika? Es nezinu. Kas tur ir? Jūsu telefons ir uz laiku atslēgts. Uz cik ilgu laiku? Nenoteiktu. Piedodiet, finansiālu apsvērumu dēļ arī šo telefonu es biju spiests atslēgt. Paliek tikai darba telefons. Paldies. Sāks. Nevis sākas, bet turpinās. Tu zini, vakarien tā maize bija kaut kāda garšīgāka. Tāpēc, ka dārgāka. Nē, nu, visā vismā jau puiši ir sajūsmā par manu figūru. Jā, par to māju. Nu, kas tad atkal? Lieta tāda, ka tos kredīta maksājumus es vairs nevaru pavilkt. Tu gribi teikt, ka tagad man nebūs manas pašas personīgās istabas ar atsevišķo ieeju? Un mani dzīvnieciņi. Bet par laimi izeja ir. Mums ir jāpārdod šī vecā māja. Tad varbūt kaut kas mums sanāk. Nu, un kāpēc tad mēs to nedarām? Nu, tāpēc, ka mums ir vēl jāiegulda līdzekļi šīs mājas uzprišināšanai, lai mēs to pēc iespējas izdevīgāk varētu pārdot. Tāpēc, mīļie draugi, padomājiet, no kā mēs visi vēl varētu atteikties. Vai tiešām man būtu jāpārdod pūciņš? Laura, tev arī no kaut kā ir jāatsakās. Ok. Kāda problēma? Lauriņ! Lūdzu, mīlīši. Nu, man ir palicis tikai tas, kas man ir mugurā. Tu taču nevari iet uz skolu plika. Kāpēc plika, mam? Krūšturs jau man vēl ir. Oskar, Jā. Dagnija ar Ilvaru ir gatava aizdot mums naudu. Jā. Uz kādu laiku? Nu, vismaz līdz tam brīdim, kamēr mēs šo māju būsim pārdevuši. Jā. Tikai Dagnijai ir viens noteikums. Kāds? Lai viņi man varētu kurā katrā brīdī sazvanīt. Ak, kungs. Nu, bez papildus līdzekļiem mēs šo māju kārtībā nesavedīsim. Nu, bet saprot, mēs taču nevaram pircējiem rādīties šādi. Labi. Nesīsim vēl šo pēdējo upuri. Ja? Labi. Ar labu nakti. Jā, lūdzu. Labdien. Sveicināti. Mans vārds ir Krūms. Ļoti patīkami. Mirvalds Krūms, advokāts no Bostonas. Te ir mana vizītkarte. Oskars Kļaviņš, žurnāls Nakts redaktors. Žurnāls Nakts, es lasīju šo žurnālu. Fantastisks Tiešām? žurnāls. Fantastisks. Nejauši lidostā man bija laiks, es lasīju. Jums tā vienāks prātā kādreiz viņu izdot Amerikā? Ziniet, es vēl neesmu par to gan domājis, bet... Nu, jūs padomājiet, man ir draugi Amerikā. Jā, tiešām. Es varētu palīdzēt. Jūs esat ļoti laipns. Paldies, jā. Jūs laikam sakarā ar sludinājumu. Kādu sludinājumu? Redziet, lieta tāda, ka mēs gatavojamies pārdot šo māju. Šo māju? Jā. Nu, redziet, mums ir vajadzīgi plašāk, ceļam jaunu, tā kā pats saprotiet. Jā, es saprotu, bet šobrīd es visu saprotu, Kļaviņ kungs, tikai redzat, lieta tāda, ka šī jūsu māja atrodas uz mana zemes.
Kā uz jūsu zemes? Jā, te maniem senčiem kādreiz piederēja vairāk kā 100 hektāru. Un tostarp arī zemes gabals, uz kur atrodas jūsu māja. Diemžēl man nebija laika, tikai tagad es atgriezos dzimtenē, lai atjaunotu, kā tagad saka, vēsturisko taisnīgumu. Jā, bet kā tad? Mēs sarunāsim, Klēnkungs, mēs visi sarunāsim, bez šaubām. Tikai tas prasīs laiku. Redzēt, visu šīs formalitātes. Piedodiet, man šī māja ir jāpārdod nekavējoties. Baidos, Klēnkungs, ka tas nebūs iespējams. Ja nu vienīgi? Jā. Es atpērku jūsu māju. Bet tas taču būtu brīnišķīgi. Man taču ir gal galā pilnīgi vienalga, kam es to māju pārdodu. Un gal galā jums, kā zemes īpašniekam, ir priekšroka iegādāties šo māju. Varbūt gribētu apskatīt, ko. Jā, labprāt. Jā, redziet, šī mums ir viesistaba. Fantastiski. Jā. Fantastiski. Tiešām man arī ļoti patīk plašā. Jā, piedodiet, šeit mums ir guļamistaba. Jā, piedodiet par nekārtību. Kā cik interesanti. Jā. Sekojiet, lūdzu, man. Jā. Šeit mums ir vannas istaba. Jā, piedodiet. Tad moderni. Jā, nesen remontējām. Un tur toaletīt atsevišķi, ja? Nē, toaletīt bija kopā ar vannu. Tā mums ir bērnistaba. Es saprotu, toaletīt vienmēr ir kaut kur iespējams iebūvēt. Piedodiet, virtuvīte mums ir tur. Lūdzu. Jā, un tā ir mana sieva. Es ļoti atvainojos, ka aizmirsu jūs iepazīstināt. Anita? Miervalds Krūms, advokāts no Bostonas. Man ir tik patīkami ar jums iepazīties. Man ir tāds prieks iepazīties ar tik patīkamiem cilvēkiem. Wow, fantastiski! Piedodiet, Krūmkungs, es varētu jūs palūgt, lūdzu, tur. Jā, pateicos. Anitiņ, uztaisi kaut ko, jā. Hello! Tātad par to māju. Cik jūs par viņu gribat? Tas viss ir atkarīgs no jūsu finansiālām iespējām, protams. Es tā domāju, es jums varētu dot 2 miljonu apmēram. Es domāju dolāros. Maksimum 3. Maksimum 3. Bet tas jau man sagādā zināmas finansiālas neērtības. Protams, bet vai mēs varētu sarunāt par 2,5 miljoniem? Klēnkungs. Jā. Es saprotu. Mēs esam vienojušies. Jā, protams. Un sauciet man par Miervaldi. Miervaldi. Sauciet man par Oskaru. Oskar. Miervaldi. Oskar. Miervaldi. Jā, starp citu, kur jūs esat apmeties? Pagaidām nekur. Es domāju, šajā laikā man nebūs problēma atrast kādu viesnīciņu. Kādu viesnīcu jūs droši varat apmesties šeit pie mums, un tagad šī māja jau tikpat kā jūsējā. Oskar, tas būs jums nērti, nevajag. Nē, nekādu nērtību. Es jums tūlīt iedošu savu atslēgu. Pagaidiet, atslēgu nē. Es gribu tagad iziet ārā un palūkoties, kādas vēl mājas ir uz mana zemes gabalā. Es atgriezīšos laicīgi. Jā, protams, Miervaldi, protams. Oskar? Jā, Miervaldi. Visam. Tā, jā, jūs droši nāciet. Mēs ejam gulēt ļoti vēlu. Es nespēju noticēt savai laimē. 2,5 miljoni! 2,5 miljoni! Tas ir 10 reizes
vairāk nekā mēs šeit varētu pārdot savu māju, kungs! Man palika gluži stīvs kājas, kad viņš pateica, ka viņš ir šīs zemes īpašnieks. Bet varbūt tad nevajadzēja tik daudz plēst no viņa. Kāpēc? Nē, turklāt viņš pats piedāvāja. Viņiem Amerikā ir tur pavisam citas cenas īpašumiem. Paklausies, turklāt es $500,000 viņam atlaidu. Pagaid, tagad ātri, vajadzētu izdomāt, kur mēs to mieru vēl veiksim, ko? Noteikti guļam istabā, tāpēc, ka viesistab taču ir caurstaigājumi, un mēs noteikti kādas dienas varētu visi padzīvot meiteņu istabā. Pareiz, sakrāmēsim savus krāmus, ienesīsim viņam televizoru un rīkojamies ātri, kamēr viņš nav klātē. Lai tā būs Dagni, jā? Pasaka viņai, ka nav laika. Es ļoti ātri. Jā, Dagni. Nu, iekritāt ar tiem saviem pļauju zaķiem, jā? Ar kādiem pļauzaķiem? Nu, pat taču ziņās rādīja. Ko tad? Tie jūsu krutie pļavu zaķi ir visvienkāršākie krāpnieki. Savākuši visu naudu un aizlaidušies. Ne tur kāds purvus susinās, ne sudrabeglis stādīs. Ak, Dievs! Redzi, cik mēs gudri ar Ilvariņu izdarījām, ka laiku sateicāmies. Jūtām, ka tie ir blēži. Bet par to naudu, ko mēs aizdevām, tu neuztraucies. Mēs pagaidīsim. Anita, nu beidz taču tagad runāt. Paldies. Oskariņ! Nu? Mums vairs nav tās mājas. Tā? Pļavas zaķi aizmukuši ar visu naudu. Ziņās esot rādīts. Hei, strunts par tiem pļauzaķiem. Mēs taču varam nopirkt māju, kur mēs gribam. Un turklāt pasaka Dagnijai, lai par to aizdevumu neuztraucas. Atdosim ar visiem procentiem, kādas viņi gribēs. Tagad nāc palīdzi. Jā, es skrienu. Anita, ir. Nu, tad beidzot. Labvakar. Jā, labvakar. Es atvainojos, ka tik vēlu, bet es redzēju, ka jums logos gaismu un... Jā. Sakiet, vai Krūma kungs bija arī pie jums? Krūma kungs? Jā, protams, nāciet iekšā. Lūdzu, droši. Es esmu kaimiņš no blakus kvartāla. Jā, es jūs pazīstu. Redzat? Jā. Jūs varat gulēt pavisam mierīgi. Jā, labi. Tas cilvēks ir mans pacients. Pirms dažiem gadiem tas cilvēks zaudēja māju uz kāda Krūma kunga atgūtā īpašuma. Un tad sāka uzdoties pa Krūmu, par savu pārdarītāju. Nu, kopš nokļuva attiecīgā klīnikā, kur es, var teikt, labi viņu ārstēju. Nu, līdz atkal uznāca lēkme. Oskariņ, mēs esam pazuduši. Nē, nav jau tik traki. Bet nauda? Nu, nekas. Iztiksim kaut kā bez tiem miljoniem. Vai, es jau ne par to. Es par to kredītu bankai. Nē, kredītu es esmu apdrošinājis bankā. Nu, ja vien. Kas ja vien? Ja vien tie kredīta apdrošinātāji arī neizrādīsies krāpnieki. Nu, cerēsim, Oskariņ. Cerēsim. Nē.